Tātad figūras astotnieks noteikumi, nosacījumi un izpildes kritēriji sekojoši. Nedrīkst uzbraukt uz figūru ierobežojušām līnijām. Jābūt kājām ir uz kāpšļiem, tātad, lai kontrolētu motociklu, transporta līdzekli. Pirms iebraukšanas un izbraukšanas no figūras jānorāda roku braukšanas virziens. Ātrums pildot šo figūru nav būtisks. Šeit ir svarīgi tas, ka figūra skaitās kā lēnā figūra, un tā tad attiecīgi lēni braucot tiek kontrolēts motociklis, kurš arī izmantots tiek šīs manevrs ceļa satiksmē, piemēram, veicot apgriešanos ierobežotā laukumā, uz ielas, pagalmā vai tam līdzīgās situācijās. Izpildot figūru astotnieks, biežākā kļūda ir nepareizi parādot vai neparādot vispār ar roku braukšanas virzienu, iebraucot pirms iebraukšanas figūrā vai pirms izbraukšanas no tās, kā arī attiecīgi uzbraukšanu uz figūru ierobežojušām līnijām.